Maskavas iela šobrīd šeit notiek aktīvi remontdarbi, un es uzmanīgs ar zīmēm. Tātad šajā gadījumā tātad stabiņš jābrauc pa labo pusi, un uz sliedēm braukt nedrīkst, lai nogrieztos pa kreisi, kā to izdara eksāmens. Nākamā situācija, nogriežoties no Elijas ielas uz Maskavas ielu vai braucot vienkārši pa Maskavas ielas centra pusi, jāpamana rīkojuma zīme braukt tikai pa kreisi, tālāk arī tur ir iebraukt aizliegts zīme. Šeit gan ir jāuzbrauc uz sliedēm, un jānogriež ir pa kreisi. Un nākamā situācija, tā pati Maskavas iela, bet var šeit braukt taisni, ir zīme iebraukt aizliegts pēc 100 metriem, un arī šeit netiek nekādas komandas dotas eksāmenā, tā tad ir vienkārši jāveic apgriešanās braukšanai pretējā virzienā un jābrauc ar atpakaļ, lai veicas.